Sveiciens visiem Rīta zvaigznes laukā. Mani sauc Baiba, esmu Rīta zvaigznes veidotāja, un šobrīd aicinu jūs palūkoties uz februāra mēneša taro izlikumu. Šis video veltīts visām lauvām. Palūkosimies uz to, kādās enerģijās lauva atrodas šobrīd, un kas mūs varētu sagaidīt finanšu un attiecību jomā. Un tāpatās paskatīsimies, kāds varētu būt ieteikums no visuma, uz ko tieši mēs varētu koncentrēties mēneša garumā. Tas noteikti sasauksies ar kopējo izlikumu. Tagad sāksim ar to, kādās enerģijās, kur atrodas šobrīd lauva. Lauvai, lai arī kā viņam varbūt šobrīd liktos, ka viņš ir kaut ko zaudējis, kaut kas, kaut kāda situācija ir piedzīvota, kur jums liekas, kad ir kaut kas pazaudēts, vai kad kaut kāda nožēla par kaut ko, kaut kādas skumjas un kaut kāda vientulība, tad tādā pašā brīdī šeit var redzēt, kad ir atslēga un šīs durvis apspīd saule. Ja šobrīd to īsti varbūt nevar ieraudzīt, tad šeit patās blakām ir visums un fortūnas dieviete ar tādu savu labvēlību. Un ja kaut kas ir varbūt aizgājis vai noticis, vai kaut kas ir liekas pēc prāta, kad kāpēc tā, tad šeit, acīm redzot, tas ir visuma pirksts, bet noteikti arī kaut kas, kur sekos tālāk kaut kas labāks. Šeit par to, kad varbūt kaut kas notiek pārāk lēni, ar domu, kāpēc visums tik lēni man palīdz, vai kāpēc nevar ātrāk, tad šī ir par tādu tiešām lēnu kustību, bet tādu ļoti auglīgu, ļoti stabilu, kad ja kaut kas notiek, jau uz priekšu dodaties maziem solīšiem, tad tas noteikti pēc tam ved pie kaut kā pozitīva. Un šeit šī kārts varētu būt tāds ieteikums, varbūt nevis šeit sēdēt kaut kur vienam maliņā, par kaut ko pārdzīvot, bēdāties, bet tieši otrādāk iet kopīgos projektos, kopīgos, tādā kopradīšanā, kad, novērst fokusu no tā ne īpaši patīkamā, bet varbūt, ka tas ir par projektiem, par kopprojektiem, par darbu, bet par tādu patīkamu kopā būšanu. Un kur no šīs te kopā būšanas arī kaut kas tiek radīts.
vai tie varbūt ir kaut kādi rituāli, vai tiešām šeit tiek kaut kas ar rokām darināts, nu, bet par tādu kopā būšanu. Kas lauvām šobrīd februārī ar finansēm varētu būt aktuāls? Finansēs, nu, jaunas idejas, jaunas domas. Arī šeit varbūt kāds nodarbojās ar internetā kaut ko, blogu rakstā, pārdod kaut ko. Tas varētu būt par to, kad domas virzās tieši uz šo pusi. Šī ir tāda par to, ka, nu, ka tās domas un idejas ir, bet šeit tā kā virs galvas vakarā pa nakti salidot tur vesels bars ar visādām netika pozitīvām domām, visādas šaubas un bailes, un kas sanāks, un kas nesanāks, un vai es varēšu, un kā būs, un ko viņš teiks, un, nu, tā. Bet, nu, tāds ieteikums, protams, kad ir visu šo tā kā laist vaļā un klausīties tiešām tās domas, kas nāk tā, nu, no mūsu dvēseles. Nu, tā kā arī, ja ir citi cilvēki blakām, kas varbūt īsti netic vai apšauba vai kritizē, tā kā no tā visa iet tā kā projām un tiešām pievērsties varbūt, kad šiem te, nu, tādiem draugiem, domu biedriem, dalīties ar tādiem cilvēkiem, ar kuriem jūs esat uz, nu, tādā uz viena viļņa, uz vienas nots, tie, kas jūs atbalstīs, pateiks, jā, tev noteikti viss sanāks, nu, un šī par to, kad, nu, tā kā, protams, kad tas ir arī par šo te, nu, par tādu izsvēršanu. Bet, nu, man šobrīd galvā nāk tā kā sirds pāri tā kā, nu, šīm te domām, nevis saprātam, jo šīs te atziņas, kas tā kā, nu, nāk, jā, šīs te jums būs tādas ļoti, ļoti derīgas un tiešām varbūt, kad dar apkārt staigāt ar kādu piezīmu grāmatiņu vai telefonā pierakstīt vai uz datora pierakstīt. Jā, lai tā kā, lai neaizmirstās šīs te idejas. Bet šī par to, ka tā kā, jā, šis te saprāts un šī te sirdsbalss, jā, man tā kā par balansu rāda, ka viņai šie te kausi stāv abi un tā kā vienlīdzīgi. Un, attiecīgi, tur nav tikai tāds, nu, salds aprēķins no galvas, kad, ot, es darīšu to, un tad es nopelnīšu tik. Un tas nav arī tāds, tāda, tā kā,
tikai lidināšanās mākoņos, bet tas ir par tādu balansu, pat tā kā, kur garīgais ir ar fizisko balansā, un tad tā kā šie te kausi ir vienā līmenī, un tieši tad šīs te idejas vislabāk realizēsies. Tālāk paskatīsimies uz attiecībām. Pirmais tāds šis te jaunais cilvēks. Kāds varētu jums rakstīt, zvanīt? Tā kā tādā veidā komunicēt, tā ļoti ātri, nepacietīgi, steidzīgi. Vai arī varbūt jums ir vēlme kādam kaut ko tā kā teikt. Bet jā, tas tā kā būtu par komunikāciju. Šis par tādu došanu, ņemšanu, par to, ka man ar šo kārti kopā sasaucās, kad arī tad, ja mēs vēlamies, lai kāds ar mums komunicē, mums ar viņu ir arī tā kā, līdzvērtīgi, tikpat tā kā jākomunicē. Arī par šo tādu tā kā, arī par sava laika došanu otram cilvēkam, jo patiesībā jau nekas nav, tāds, dārgāks par mūsu laiku, jo, laiku jau mēs atpakaļ nevaram pagriezt. Šī ir manā skatījumā ļoti skaista, jo šeit viņa ir stabila, viņa ir vieda, viņai viss ir pietiekami, viņa ir tāda, kā es mēdzu teikt, pilna krūza. Un tad, kad lūk ir attiecībās ir abi cilvēki ir šādas te pilnas krūzes, tad tā ir tāda, tad ir šis te balans, tad ir tāda tā kā vienlīdzība un vienlīdzīga tā kā došana un ņemšana un tā kā pieņemšana, tad mēs no otra cilvēka, tā mums nav nekāds uzstādījums, mums nevajag, lai viņš nomaksā tur manu, nezinu, tur ūdens rēķinu vai īres rēķinu, bet tas ir, tad attiecības ir tāds, tiešām prieks, kad mēs viņās neienesam to ikdienības ento gadu tūkstošu uzlikto kaut kādu tādu sloga nastu virsū, kad tagad mēs būsim kopā, un tagad tu man šitā, un tagad es tev tā, un kamēr mēs to nedaram, vai no tā, tā kā augam ārā no šī te vecā sabiedrības uzstādījuma. Jā, attiecības tad vienmēr būs, šādas te arī kā šis te putns brīvas. Un šī, jā, par tādu, kad, īstenībā, šinī brīdī es redzu, ka tā kā, pāra tā kā pat, vai pacelšanos uz tādu kopīgo nākamo līmeni,
Bet, nu jā, varētu būt kopīgas kaut kādas, nu arī pat garīgas mācības, varbūt joga vai meditācija vai tantra, bet, nu, jā, kaut kas tā kā, kaut kas tāds, kas jūs pārliek, nu, nepārliek, bet, nu jā, nu pārliek nākamajā līmenī, nu tā, izsakoties. Bet jā, lauvai tāds pozitīvs mēnesis, vien tad, ja tiešām neieciklējās uz šo kaut ko, kas kaut kad varbūt jau pietiekami sen ir noticis, bet tā kā iet uz priekšu, tad viss arī tā kā palēnām, bet notiek. Un kāds būtu mūsu mēneša ieteikums no visuma? Par dvēseles ceļu. Paskatīsimies, uz ko tieši, par ko tieši šī kārts runā, jo šeit var būt miljons izskaidrojumi. Šī par tādu, man viņa šobrīd saistās ar pirmkārtām ļoti tāda sievišķīga, tāda maiga violeta. Jā, lūk, ar šito te pat tā kā kopā. Es te tā ieraudzīju šeit. Tā kā tiek nesta sieviete uz rokām no šīs te jūras ārā, un tā kā, nu, par tādu atlapšanu, nu, tā kā, nu, ja mēs šo paņemam kā tādu izejas punktu, no kā ir jāatlapst. Un ja mēs uz to visu paskatāmies, kad nevis kaut kas ar mani šī brīdī notiek, un kāpēc tā notiek, un kāpēc kāds mani soda, un vispār visums mani soda, un ja mēs izejam no šīs te tādas cietēja lomas ārā, bet ja mēs visu sākam uztvert, gan labo, gan varbūt netika vieglo labo, kas dzīvē notiek, ka tas ir mūsu dvēseles ceļš, un ka caur bieži vien pat tieši caur netām patīkamākajām situācijām mēs patiesībā augam un nonākam tanīs, nu, nākamajos mūsu pašu, tā kā, nu, attīstības līmeņos. Un varbūt arī tā kā, nu, par šo, ja, kad notiek šī te izaugsme. Bet jā, šeit es tikko par attiecībām arī tā aizdomājos, bet tikpat labi jūs varat, piemēram, no attiecībām, ja tā kā šeit vai otrs cilvēks ātri var doties projām, jūs varat palikt viena priecīga, laimīga, tādā, nu, tā kā apzināties patiesībā ir cilvēki, kas šo te nu, nenovērtē, kad viņš var pabūt dzīvē viens pats un tiešām nu, mācīties un augt un pievērsties tiešām pa 100% sev un izveidot to savu vislabāko versiju un būt gatavam tiešām tādām brīnišķīgām attiecībām.
Bet jā, nu, par to, kad, nu, mēnesis jums, lai jūs tā kā ieraudzītu ikvienā savā situācijā, ikvienā kaut kādā, nu, nu jā, situācijā, kas notiek, ka tas viss ir mans ceļš. Un ka tas notiek, lai es varētu tikt savā nākamajā līmenī. Arī varbūt šī te varētu būt par tādu atpūtu, nu, ja šeit pēc kaut kā tāda nevisai, varbūt tiešām gribās kaut kur aizbraukt, vienkārši pabūt vienam ar sevi kādā klusēšanas retrītā, varbūt kādā jogas retrītā, jo jums arī šeit bija tā kā, nu, par šo te kopā būšanu, un kur es arī teicu, tā kā, nu, par kādiem retrītiem. Tā kā, jā, mans tāds, kad lauvām izskatās patiesībā, ja salīdzina ar citām zīmēm, tad ļoti pozitīvs mēnesis. Jā, vēlēšu jums, lai tiešām mēnesis ir pozitīvs, lai viss, kas ar domu, kad viss, kas notiek uz labu. Uz tikšanos kaut kādā citā video, un paldies, ka bijāt!